Esiet sveicināti Latvijas televīzija, personas kods pirmdiena. Un šodien personas kodu pie sevis uzaicināja tiesnesi Ināru Šteinerti. Un pirmkārt, paldies, kad uzaicinājāt ciemos pie sevis, lai varētu parunāt par visu ko, gan par darbu, gan par dzīvi. Ināra, jums mājā ir ļoti daudz tādas mīļas lietiņas un tādas suvenīru un lēles. Kas tās ir un vai tā ir īpaša kolekcija? Jā, man vispār ļoti patīk kolekcionēt tādas mantiņas, kam ir ļoti mīļas sejas izteiksmes. Šeit man atved draugi, atved arī no ārzemēm, šeit no Skandināvijas tas briedītis ir, pūcīt man ir dāvināta, vesta arī. Vispār šeit ir ļoti daudz tādas, kas man ir ļoti mīļas dāvinātas un ko es esmu arī pati pirkusi. Tas laikam tāpēc, ka bērnībā man nebija mantiņas, mammai nebija nauda, ko nopirkt mantiņas, un man parasti patikuši tādas spēlītes ar tādām mīļām sejām, tādām smaidošām. Man patīk kādreiz ļoti stārasts, un tagad man arī patīk stārasts zīmējumi. Viņai viss zīmējumi ir smaidoši, mīlīgi. Var jau būt, ka vienam patīk kolekcionēt to, vienam patīk kolekcionēt to. Man patīk šī tādas te mantiņas mīļas, smaidošas, tādas mīlīgas kolekcionēt. Es nespēlējos, bet man patīk mantiņas. Rīgas apgabala tiesas krimināla lietu tiesas kolēģijas tiesnese Ināra Šteinerti ir rīdziniece, dzimusi, augusi un ilgi dzīvojusi proletāriskajā Pieostas ļaužu rajonā. Vidusskolā mācījusies ķīmijas klasē, juridisko fakultāti beigusi apvienojot studijas vakar nodaļā ar darbu Rīgas elektromašīnu būves rūpnīcā. No iespējamiem jurista darbības virzieniem tiesneses ceļu izvēlējusies augsto taisnīgumu principu dēļ. Ināra Šteinerti joprojām visvairāk uztrauc negodīgums un nelietība. Ir spītīga. Patīk lasīt seno domātāju atziņas, gribētu redzēt Latīņamerikas zemes un indiāņu kultūru. Labi jūtas pavasarī un vasarā mazā draugu lokā. Jaunībā spēlējusi volejbolu un galda tenisu. Tagad priecājas par savu mazgabarītu dzīves tēlu, bet ar ērtībām, kur katra lieta ir atmiņas par mīļiem cilvēkiem. Lūk, pat Ināra Šteinerti tautastērpā, bet rāmītis vectēva darināts. Pašreiz Ināra Šteinerti ir atvaļinājumā, kad rudens veltis jāpārvērš pašas izdomātās receptēs. Varam ieteikt viņas īpašo ābolu sulu. Bet uzvelkot prestižo tiesneses mantiju, Ināra Šteinerti kļūst dzelzslēdī, distancēta un aizsargāta. Šajā brīdī šokējošu kriminālu stāstu cienītājus personas kods brīdina. Tiesnese ir atvaļinājumā un stāstu no tiesa prakses nebūs. Cik tas sen jūs neesat bijusi atvaļinājumā? Pagājušajā gadā es nebiju, šogad es izmantoju atvaļinājumus, un tad ļoti jauki bija, beidzot es varēju paceļot, varēju kaut ko padarīt, ko es nebiju paspējis padarīt visos šajos gados. Tā kā ļoti jauki es pavadīju atvaļinājumu šogad. Kur jūs bijāt? Šogad es biju Skandināvijā, Dānijā un Zviedrijā un arī Čehijā. Drusku Poliju mēs apskatījām, braucot pa ceļam ar autobusu. Bet vai var aiziet no domām, vai var atmest tos darbus, kas paliek neizdarīt, vai tikko izdarīt, pabeigt? Es domāju, ka var, ja grib. Laiku pa laikam loģiski iedomājās kādas lietas, kādas būs jāskat, bet vispār atslēgties, es domāju, vajag un var, ja grib. Jo cilvēks, ja nevar atslēgties, tad jau ir ļoti grūti dzīvot, jo cilvēkam jau, ja viņš domās visu laiku par vienu un to pašu, mums jau ir ļoti smags un grūts darbs. Es domāju, ja nav iespējas atslēgties, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tad dzīvot ir, pēc tam strādāt sarežģīti. Kas ir vēl tas, kādā veidā jūs varat atslēgties? Es ļoti mīlu braukāt arī apkārt pa Latviju, teiksim, arī Latvijas dabu apskatīt un jaunas vietas, kur nav būts un kur sen nav būts. Latgalē es neesmu bijis vispār ilgu laiku. Man vairāk radi Kurzemē dzīvo, tā kā es vairāk pa Kurzem braukāju. Bet vispār būs jābrauc, laikam, uz Latgali arī jāpaskatās. Kas ir tās filmas vai grāmatas, kas ir jūsu, vai, teiksim, jurists vai tiesnesis, vai viņam ir jāsāk ar kriminālu romāniem, vai kā tas ir?
stereotipu viedokļi? Nē, es domāju, sākt. Man ir ļoti daudz grāmatas agrāk, ja jums ir zināms arī no jūsu vecāka teiktā, kad grāmatas nevarēja dabūt. Un tad mēs skraidījām pa veikaliem, lai varētu dabūt kādas grāmatas, kopotos rakstus, kādus tādus un šādus un visādas grāmatas. Man ļoti patīk arī nopietni romāni, bet pa starpām man patīk arī, kad man vajag atslēgties, tad man patīk tādi, vieglāki, varbūt arī krimināli romāni, bet, vairāk tādi, kas ir tādi sarežģītāki psiholoģiskā ziņā, nevis tādi vienkārši, bet tā, kāpēc tas notiek un kādā veidā tas cilvēks kļūst noziedznieks. Kāpēc? Kāpēc viņš pie tā nonāk? Un faktiski pēc tam grāmatām un arī dzīvē var saprast, ka mēs visi nākam no bērnības. Kāda mums ir bijusi bērnība, tāda mēs esam savā turpmākā dzīvē. Dažādās izpausmes veidos dažādos. Jūs sakat arī par savu bērnību. Kāda jums tā bija? Es biju 50. gadu bērns, pēckara bērns. Es domāju, to jau katrs zina, kas aug tajā laikā. Mums bija grūta bērnība. Mums nebija faktiski kārtīgo paēst. Mēs bijām priecīgi, ka mums bija kādreiz kāda aste, kāda sirds vai plauša, vai ko mēs varējām izvārīt, vai iest. Pangūks mēs ēdām, gājām sēnēs, mana mamma gāja sēnēs, ogās, vārīja ievārījums, vārīja, viss sēnes sālī. Tā mēs dzīvojam. Vēlāk, kad es sāku, kad man 18 gadi palika, tad es sāku strādāt. Tad jau labāk bija, salīdzinoši labāk. 60 rubļi bija pirmā alga. Tas, kā atceramies, kas atcerās manu paudzi. Daudz tas nebija, bet kaut kas tas bija. Un tam pakāpeniski, tad es sāku mācīties vakarniekos, un tad pamazām, tad es sāku strādāt arī citā darbā. Alga drusku auga, un tad jau gāja labāk. Es zinu, ka vēl viens no tādiem jūsu tīri vaļaspriekiem ir braukšana ar auto. Jā, tas man patīk. Jā, man patīk braukt. Kas ir tās izjūtas, kāpēc? Var jau būt salīdzinoši. Man tiesības es jau ieguvu jaunībā, 18 gadu vecumā vai 19, es tā labi neatceros. Es strādāju toreiz ar ERA, un mums bija kursi, un tad es noliku, un pēc tam nebija mašīnas, pēc tam tās tiesības stāvēja. Vispār savā laikā var jau būt arī tas, ka mans tēvs savā laikā teica, ka viņš bija tik ļoti gribējis, lai viņam būtu mašīna un varētu braukt. Diemžēl viņš nedabūja, tad vismaz kaut kāda daļiņa no viņa dabūja. Meita realizēja. Jā. Vismaz, lai ne jaunu, vecu mašīnu, 85. gadu mašīnu, bet mašīna ir. Vai ir tā, ka ceļu policijas apstādina, atpazīst un kādreiz palaiž par kādu pārkāpumu, vai cilvēkiem uz ielas ir kādreiz jāskaidro savas darbības? Vai? Nē, uz ielas man nav bijis jāskaidro savas darbības. Ceļu policists vienreiz vienkārši apturēja, teica, dokumentu pārbaudu. Pēc tam viņš paskatījās dokumentus, tad pacēla roku pie cepures un teica, laimīgi ceļu tiesneša kundze. Es teicu, paldies. Es domāju, cilvēks skatās, cits pazīst, cits nepazīst. Ir cilvēki, kas ļoti laipni, ka es atnāku paldies, ka jūt man līdzi. Neviena sieviete pat tirgu teica, ka viņa esot aglonā lūgus pa manu dievu, lai būtu viss, labi izdotos, lai nekas ļauns nenotikt. Tā kā, es domāju tādu, man neviens ļauna neko nav teicis. Es domāju, cilvēki jau saprot. Kā tas ir tiesnešu darbā? Kas ir tas pats grūtākais? Man liekas, mums katra lieta ir grūta, jo aiz katras lietas stāv cilvēks un cilvēka liktenis. Sevišķi grūti, es domāju, ir tādas lietas grūtas, kur cilvēks ir uz tiesājumo soli pirmo reizi. Ja cilvēks ir pirmo reizi, tad faktiski mēs viņu varam vai dot nosacīt sodu viņam, vai ar reālu brīvības atņemšanu atkarībā no izdarītā. Mums parasti ir visi smagie panti, smagie noziegumi. Tā kā pamatā mums sankcija ir diezgan stingras sankcijas. Tā kā es domāju, galvenais ir tas, ka vienkārši aiz katras lietas ir cilvēks. Kā tiesnesis var spēt izslēgt tajā brīdī savas personīgās emocijas?
Sajūta ir briesmīga, bet katram ir savs darbs. Un es domāju, ka šī gadījumā nav tikai jāņem vērā tas tiesājumais, jāņem vērā arī cietušais. Jo mums parasti ir tā, mēs, daļīgi, vai man liekas, vai tas tā ir, ka mēs parasti braucam no viena grāvi otrā. Te mēs aizstāvam tikai cietušos, te mēs aizstāvam tikai tiesājumos, vainīgos. Es domāju, sabiedrība. Bet man liekas, vienmēr jāņem vērā viens, otrs. Vai ir formula, kā iegūt šo objektivitāti un saglabāt to gadu gaitā? Ziniet, es domāju, neviens 100% objektīvs nekad nevar būt. Ir jācenšas būt objektīvam, bet vai vienmēr tas izdodas? Vai, kā es jau teicu, vai tu vienmēr vari pareizi nospriest, vai tu pareizi novērtē to cilvēku? Teiksim, situācija, vai tev citiem varbūt ir žēl vairāk cietušais, citiem žēl vairāk tiesājumais. Redziet, te jau ir dažāda attieksme. Dažreiz mums liekas, tas jau mūs neskara, bet tad, kad mēs kļūstam paši par cietušajiem, tad, diemžēl, mainās attieksme pret šo notikumu vai ko. Jo laikam jau daudziem liekas, ka tas viņu neskars. Neskars bēdas, neskars kādu noziegumu, bet, diemžēl, dzīve ir dzīve. Tā kā, laikam, jau pareizi ir tas teiciens, nedara citam ļaunu, nedara citam to, ko tu negrib, lai tev pašam nedara. Jūs kolēģi Liepājā tiesnese Maija Jansone ir izdevusi dzejoļu grāmatu. Kādā intervijā viņa teikusi, ka labs spriedums ir kā dzeja. Tad gribas jautāt, kas Inārai Šteinertei ir labs spriedums, vai arī jūs to rakstat kā dzēju? Vai tas vispār ir radošs process? Nē, radošs process tas ir, bet kā dzēju es nerakstu. Es laikam neesmu tik dzējisks cilvēks. Ir jau mums visādi cilvēki. Ir ļoti emocionāli, ir ļoti tādi, visādi cilvēki. Es esmu laikam vairāk tāda piezemētāka. Es realisti esmu vairāk, es spriedumu rakstu. Parasti, ir jāraksta spriedums, kas izdarīts, un tā jādomā par sodu, un jādomā par visu, jāapspriežas ar piesēdētājiem. Es nedomāju, ka man tā ir kā dzeja, jo dzeja, es saku, tur jābūt emocionālam cilvēkam, tur jābūt citam cilvēkam, laikam ir ar citu dabu, ar citu raksturu. Man tas ir darbs, radošs darbs tas ir, jā. Visiem, kas jūs zina un pazīst, ir tāds priekšstats, ka jūs esat stingra un ļoti stiprs cilvēks jūs esat. Vai par sevi jūs pati varētu teikt, ka jūs esat tiesneses ideālists? Varbūt, kad es esmu stipri, jā. Ir jābūt stipram, jo, es domāju, ja cilvēks padodas, tad viņš viegli var salūst. Un ir tāds labs teiciens, lūstī jālauž, tik nebūs tev liekties. Man liekas, šis teiciens ir ļoti labs. Un tāpēc ir jābūt stipram. Pirmkārt, neliekties. Otrkārt, lai tevi nesalauž, jo salauzt var viegli. Daudzreiz salauzt var ne ar rīcību. Rīcību var iznīcināt fiziski, bet var daudzreiz ar vārdiem vairāk iznīcināt. Vai jūs